Latgales filiālē šobrīd mācās 32 studenti no visas Latvijas. Daļa vietējo, bet daļa arī to, kuri netikuši Mākslas akadēmijā Rīgā vai vienkārši nevēlas dzīvot lielpilsētas Burzmā. Cilvēki šeit ir ļoti jauki, tā atmosfēra ir daudz mierīgāka par lielpilsētu, kas bija ļoti liels prieks. Pusgads tikai pagājis, un es jūtu, ka katru dienu esmu challengeots, veidot kaut ko jaunu, pārbaudīt savas spējas. Jau vairāk nekā pusgadu Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vadību, pedagogus un studentus satrauc jautājums par filiāles nākotni. Augsto uzturēšanas izmaksu dēļ studentus varētu sūtīt mācīties uz Rīgu, bet filiāli slēgt. Latgalē uzskata, ka tādā gadījumā samazinātos latviešu kultūras un izglītības pieejamība pierobežā. Tomēr mēs aktivizējam šo kultūra mākslas telpu šeit pierobežā, reģionā kā tādā, nodrošinām šiem reģiona interesantiem iespēju šeit studēt, šeit palikt reģionā, nevis doties uz Rīgu. Tāpēc ir daudz tādu cilvēku, kas speciāli pat no Rīgas brauc uz šeit studēt. Viņi saka, es Rīgu negribu, man patīk šeit. Kad šeit ierados, es tā priecīgs biju, jo man Rīgā baigi negribējās, tomēr es par tādu Latgales filiāli nebiju dzirdējis. Ir kodolīgi, un tas ir, man liekas, galvenais. Tāda tiešām ģimenes sajūta. Mēs šeit esam iedzīvojušies, un mēs visi viens otru komunicējam, mēs draudzējamies un ejam ballēties kopā. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vadība pērn rudenī izstrādāja tās attīstības stratēģiju, tomēr to neapstiprināja un tika lūgts pārstrādāt. Tas ir izdarīts, kā arī ir uzrakstīta atklāta vēstule padomē un rektoram, lai sniegtu skaidrību par filiāles nākotni. Tomēr Rīgā jūtamas komunikācijas problēmas un birokrātija, kas rada neskaidrības un ildzina lēmumu pieņemšanu. Jūs izskatāt mūsu jautājumu bez mūsu klātbūtnes. Jūs pat neatbraucat uz šejienu un neparunājat ar mums, nepaskatāties, kas te notiek. Un joprojām šis jautājums, viņš tiek futbolēts no rektora uz padomu, no padomas uz rektoru. Tā kā vieni prasa vieniem, otri prasa otriem, un neviens tā kā nesaprot, kā šo risināt. Jo mēs nesaprotam, kas nav labi. Tad atbrauciet, parunāsim, vai pasauciet mūs, mēs parunājam. Runājam, sēžamies pie viena galda, nevis sarakstamies caur ēpastiem. Jau vairāk nekā pusgadu mēs gaidām no rektorāta iesniegtu un no rektora iesniegtu kaut kādu Latgales filiāles attīstības vīziju, kuru mums tā arī nav izdevies iegūt. Pirms 2 nedēļām mums bija kopīga sēde ar padomu, kur vēlreiz rektoram tika ļoti uzstājīgi pieprasīta šī vīzijas iesniegšana. Jo Latgales filiāles tā nākotnes skatīšana ir ievilkusies. Sazinoties ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru, rakstiskā komentārā viņš norāda, ka iestājas par filiāles saglabāšanu, bet šobrīd jārisina finansiālais jautājums, jāveido scenārijus un aprēķini par filiāles uzturēšanu un attīstību. Latvijas Mākslas akadēmija un Latgales filiāle kā akadēmijas daļa ir akreditēta uz turpmākiem 6 gadiem. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu padome kopā ar rektoru un Latvijas Mākslas akadēmijas senātu stingri iestājas par akadēmijas Latgales filiāles attīstību. Mums ir svarīgi, lai Latgales filiāle ir daļa no Mākslas akadēmijas, respektīvi un ietilpst tajā kopējā augstskolas attīstības koncepcijā, un lai tas nav vienkārši kaut kāda maza struktūra vienība, kur atrodas kaut kur tālu, un līdz ar to vienkārši paliek tādā pabērnu lomā. Šeit cilvēks var izcelties. Ja tu esi lielpilsētā, tu esi viens tāds indivīds starp 1000 individiem. Šeit tu esi viens starp 100 vai viens pat 10. Tu vari izcelties, tu vari kaut ko radīt, taisīt jaunu. Pat šeit es taisu festivālus, karnevālus. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē studentiem ir iespēja izvēlēties mācības 3 apakšnozarēs, kā glezniecība, grafika un tēlniecība. Jāpiebilst, ka šobrīd filiālē vāc arī pārakstus par tās saglabāšanu.